Mēs varam laikam pagaidām pamazām sākt. Visi ir sanākuši, sareģistrēti, kā parasti līdz ar, bet ir izdevies viss. No savas puses paldies visiem, kas atnāca. Mums tas ir ļoti būtiski tieši, kad atnāk arī dzīvajā cilvēki, ne tikai skaitļi mums. Un paldies arī, es no sevis gribu pateikt par iepriekš vēsturiski atskatoties jau šo te gadu. Paldies tiem, kas atnāca uz dibināšanu, kas ļauj mums nodibināties. Un arī tiem vēl, kas ļoti ātri operatīvi, burtiski 11 dienās palīdzēja mums savākt 500 biedru skaitu, kas mums arī ļauj šobrīd piedalīties Eiroparlamenta vēlēšanās. Un arī tiem visiem pārējiem par šo gadu, kas mums ir savākti jau pāri pa 1000 pieteikumi no cilvēkiem, kurus mēs vēl apstrādājam. Un drīzumā līdz 1. martam, es domāju, ka mēs tiksim ar to visu galā. Tā kā šodien mums ir tāds tehnisks jāizdara darbiņš. Ir sarkanās kartītes un zeltainās kartītes balsošanas, tur jau precīzāk. Tad Rudolfs Brēmanis pastāstīs, kā ir jādara, un tad pagaidām paldies visiem vēlreiz no manis, un tad es dodu vārdu Edgars Dārznieks, neliela uzruna, un varam sākt. Lūk, prieks visus redzēt šodien kopā ar mums, tik kuplā pulkā. Es tā domāju, ka būtībā mūs visus vieno viena lieta, un tā ir dzimtenes mīlestība. Tas ir tas visa pamats, kādēļ mēs šeit kopā esam sanākuši. Un prieks par to, ka mums gadu laikā ir izdevies izveidot tik jauku un patīkamu kolektīvu, kurā prieks ir atrasties. Un tagad es lūkšu skatos arī apvienības jauniešu valdes priekšsēdētāju Rudolfu Brēmani. Paldies, Edgar! Labdien visiem! Arī man ir prieks jūs redzēt. Paldies mūsu draugiem un amatēvam par šīm telpām, kur šodien varam būt. Mums šodien pasākums ir divās daļās. Viena ir formāla oficiālā, kur mums jāizdara juridiskās lietiņas, kā jau Artūrs minēja, jo mēs esam kļuvuši vairāk, līdz ar to mums ir jāievēl pārstāvi jaunie, kas ir nākuši klāt. Un ar šo es gribētu šo apvienības jaunatvieši kongresu atklāt. Lūdzu uzmanību Latvijas valsts himnai.
Šobrīd ir apritējis arī 1 gads, nedaudz vairāk, kopš esam dibinājušies, bet vēl nav pilns gads, kopš esam oficiāli reģistrējušies. Līdz ar to mēs paspējam sarīkot gada laikā, burtiski šīs ir pēdējās dienas, kad mums priekš uzņēmuma reģistra arī ir jārīko šāds pasākums. Un mēs pa gadu esam kļuvuši ne tikai vairāk skaitliski pa visu Latviju, bet esam kļuvuši daudz stiprāki. Mums ir pievienojušies spēcīgi līderi, kā Glorija Grevcova, Šarlote Šulce, Edgars Ārkliņš, Olga Čerņauska un Aivis Vasiļevskis un daudzi citi, kas ir jau Latvijā zināmi kā cīnītāji, kas kopā ar mums cīnījās Covid laikā uz ielām. Un tāpēc varbūt tagad neliels video atskats par to, no kurienes mēs esam nākuši un kas mūs visus vieno. Ļoti ātri izgājām cauri formalitātēm, un tagad varam, tā teikt, parunāt pēc būtības, kas tad īsti notiek šeit, šodien un vispār Latvijā. Kā jau jūs redzējāt video materiālā, iedvesmu cīnīties mēs guvām šajā laikā, kad bija Latvijā ierobežojumi, un lielākā daļa no mums negribēja viņiem pakļauties, jo saprata, ka tas tomēr ir svarīgs, būtisks, fundamentāls cilvēku tiesību pārkāpums. Tur nepulcēties, vilkt kaut kādas maskas vai nevilkt, kur nu vēl vakcinēties. Un te video mēs redzējām, kā katrs no mums bija droši vien piedalījies kādā no šiem pasākumiem, ja ne visiem. Lielu daļu iedvesmoja Aldis Gobzems, kurš nekur nav pazudis.
Viņš fiziski ir Spānijā, bet mēs pārņēmām viņa iesākto darbu, iedvesmojāmies no viņa, pārņēmām stafeti un kļuvām daudz spēcīgāki. Un viņš nepalika pateicību parādā tagad svarīgā brīdī, kad mēs gatavojamies Eiropas parlamenta vēlēšanām. Viņš piekrita mums pievienoties arī mūsu sarakstam, ļoti labi apzinoties, ka viņa teiktais joprojām Latvijā daudziem ir būtisks, daudzu sirdis aizskar, un visi savukārt, kas cīnās pret viņu, ir tieši tie paši cilvēki, kas cīnās arī pret mums, un šādā brīdī visiem cīnītājiem ir jāapvienojās. To mēs ļoti labi apzināmies, un mums mērķis ir pavisam cits, un es baidos, ka tas vairs nav pat šeit Latvijā ar visām šīm lietām, kas notiek uz katra soļa 101 neiedzība, bet tās briesmas patiesībā nāk no ārzemēm, un viena Latvijas daļa, protams, pa oficiāliem medijiem tiek baidīta, ka nāk no vienām ārzemēm, bet mēs saskatām, ka arī no pavisam citas puses var būt pat tikpat bīstams, ja ne vēl bīstamākas lietas, ļoti konkrēti. Briselē jau ir balsojuši par digitālās valūtas, šīs CBDC ieviešanu. Briselē jau tikko arī mūsu tagadējie Eiropas parlamenta deputāti ir nobalsojuši par to, ka nevajag atslepenot līgumus Eiropas komisijai, kas bija ar šo te kompāniju Pfizer, kas ražoja vakcīnas, kas miljardos mērāmas korupcijas, būtu vēl mazākais skandāls, bet, kā es teicu, cilvēku tiesību apspiešana. Un redzam, kas notiek skolās, kas notiek dārziņos ar LGBT jautājumu, propagandu. Un pret šīm lietām ir jāiestājās tagad. Mēs esam sagatavojuši interesantu un spēcīgu programmu uz Eiropas parlamentu, noklājuši visus aspektus, bet galvenais stūrakmenis ir braukt uz turieni, lai pateiktu, ka mēs esam pret šīm lietām, kas ir uzspiestas Latvijai. Mēs esam par brīvību, mēs esam par cilvēktiesībām, mēs esam par katras valsts ekonomikas attīstību, par katras valsts kultūras saglabāšanu un veicināšanu un par to, lai Latvija turpināt varētu būt pati par sevi, nepakļaujoties ne rietumiem, ne austrumiem un apvienoties ar to valstu pārstāvjiem Eiropā, kas kā reiz droši par šo te runā. Polija, Čehija, Slovākija, vēl citas valstis. Latvijā, diemžēl, par šiem 20 gadiem neviens Eiropai nereizi nav pateicis nē. Mēs kā reizes pretēji piekrītam pirmajās rindās, piekrītam visām regulām, visām direktīvām, kas nāk no turienes, un viņas ļoti bieži ir Latvijai nelabvēlīgas, bet tikai tāpēc, ka mūsu politiķi dažādu iemeslu dēļ, viens no iemesliem arī ir bailes ārzemniekiem kaut ko iebilst, tad šeit zālē un mūsu partijā kopumā, jau kā Artūrs minēja, vairāk kā 1000 cilvēki ir, kas vēl nav pat sareģistrēti kā biedri, ir tie, kas grib pateikt skaļu nē šīm te lietām, apturēt vispirms šo te vilcienu uz nekurieni lejā pa klinti, un tad var darīt labās lietas, un tās labās lietas cilvēki Latvijā paši jutīs un zinās un sapratīs, kas ir jādara. Tagad kritiski ir palīdzēt cilvēkiem dot cerību, ka mēs varam apturēt to, kas notiek. Un nav tik bezcerīgi, kā varbūt daži domā, ka nav tur jēga, neko jau nevar izdarīt. Mēs ļoti labi redzam, kas notiek Polijā, protams, ne bez sīvām cīņām, bet redzam arī citās valstīs, kas notiek, kur cilvēki ceļās kājās un grib runāt par to, ka Eiropā ir virkne problēmu, ļoti sāpīgu problēmu, tā skaitā migrantu problēma. Mums arī Latvijā kā reiz Brisele grib iedalīt kvotas, lai mēs uzņemtu migrantus bēgļus no tuvajiem austrumiem. Un tas jau ir diezgan nopietns apdraudējums Latvijas kultūrai un citām lietām. Un mēs pārstāvam to daļu, kas pieslienās vairāk poļiem un pārējiem, kas saka, ka katrai valstī ir jārūpējās par sevi. Vēl jau vairāk arī tagadējos ģeopolitiskajos apstākļos, kad notiek karš Ukrainā,
ir nepieņemama pozīcija, ka Latvija neprasa, kā teikt, Eiropas Savienība ir instruments, ko izmantot sev par labu. Un Latvija šajā situācijā, kas ir traģiski, ka notiek karš, jebkurš karš, bet kā reiz varēja prasīt gan no Eiropas Savienības, gan no bagātajām Eiropas valstīm, gan no rietumu valstīm, gan no tās pašas Amerikas, Kanādas, varēja prasīt nevis tikai karavīrus, ko te uz laiku atsūta un nav zināms, kas viņiem kritiskā brīdī būs, bet kā reiz lielu naudu, lai var sabūvēt visu infrastruktūru, kas mums ir nepieciešama. Tā vietā Latvija no budžeta esam pirmajās rindās atkal piešķiram desmitus miljonus eiro palīdzību. Te sanāk tāds paradoks. Diemžēl mēs esam vienā no pēdējām vietām Eiropā pēc ekonomiskās attīstības, tātad sauksim lietas īstajos vārdos, esam viena no nabadzīgākajām Eiropas valstīm ekonomiski, un daudzi to nejūt, jo domā, ka tā ir visur, bet atliek aizbraukt tikai uz Tallinu vai uz Viļņu. Nemaz nerunāsim par Varšavu, kur vēl Berlīni vai citām Rietumu Eiropas valstīm, un te vairs nevar gluži teikt, ka mēs te esam postpadomi, tikko beidzās Padomju Savienība, neesam atgūšies. Ir pagājuši jau 34 gadi, un šī te plaisa ir palikusi tikai lielāka. 90. gadu beigās mēs bijām līdzīgā situācijā ar Lietuvu, Igauniju, tad tagad viņi mūs jau ir krietni apsteiguši un ar katru dienu tikai attālinās. Un lūk, tad šādā valstī, kur ekonomiski iet grūti salīdzinot ar citām valstīm, un tie, kas ir virknes, esmu runājies ar pensionāriem Latvijā, kas saka, bet ir taču viss labi, vēl var maizīti nopirkt un zālēm sanāk un komunālos rēķinus nomaksāt. Tad te jautājums, kā reiz ir, vai mēs saprotam, kā dzīvo Vācijas pensionāri, Spānijas pensionāri, Itālijas pensionāri, kur vēl Luksemburgas pensionāri. Un jautājums, kāpēc tad, ja mēs esam šādā savienībā, kur katrs var ņemt to labāko no šīs savienības, izmantot to sev par labu, mēs esam tie, kā reiz, kurus ir izmantojuši kopš pievienošanās Eiropas Savienībai, atvērās robežas, Schengena un aizbrauca vairāki 100 000 prom no Latvijas. Un toreiz tas likās tāds dabīgs process, bet ja mēs paskatāmies ar mūsdienu tagadējām acīm, mēs redzam, ka Rietuma Eiropa kā reiz to bija izplānojusi. Pie viņiem aizbrauca labākie mūsu ārsti, jaunie ārsti, kas prata valodas, citi iemācījās valodas, vācu valodu aizbrauc uz Vāciju, aizbrauc zinātnieki, akadēmiķi, vispār uzņēmīgi cilvēki, kas saprata perspektīvas, ka tur var nopelnīt vairāk, un šis te process bija, manā skatījumā, apzināts. Viņš bija izdevīgs Rietuma Eiropai, pie viņiem atplūda nevis bēgļi no tuvajiem austrumiem, bet ļoti augsti kvalificēts, ar ļoti augstu darba ētiku, ar augstām darba spējām un atbildības sajūtu, kāda Latvijas iedzīvotājiem ir, paši zinām, un pie viņiem šāds te darba spēks tagad ir studējis viņu ekonomiku kā reiz šos pēdējos 20 gadus un pasliktinājis situāciju šeit Latvijā tiem, kas palika. Un šādi piemēri ir virkne. Tas pats ir ar slēgtajām rūpnīcām Latvijā, kur arī varam vainot savus 90. gadu politiķus, ka viņi varbūt tur nebija izglītoti pēc Padomju Savienības par kapitālismu sistēmu, vai bija korumpēti, vai abi divi kopā, bet rezultāts bija tāds, ka mēs no lielas ražotāju valsts, ar lielām rūpnīcām, ar lielām fabrikām, kādas bija 80. gadu beigās, esam kļuvuši par Eiropas rūpnīcu produktu patērētāju valsti, un tas patiesībā ir diezgan pazemojoši, ka Latvijā, kas ir zemkopības, lauksaimniecības, arī tā skaitā lielvalsts vienmēr bijusi. Nerunāsim nemaz par Ulmaņa laikiem, kad mēs apgādājām virkni Eiropas valstu un bijām vadošie. Esam kļuvuši par, es pat nezinu, kā to nosaukt, par šo situāciju, ka mēs tagad varam iet ārzemju veikalos Latvijā, un tur stāv Vācijā ražota maize un citi produkti. Tad iedomājieties pirmkārt, cik tas ir neveselīgi, kā viņi ir vēsta, lai viņi saglabātos, kas tur ir iekšā, bet princips kā tāds, ka mūsu zemnieki un mūsu saražoto maizi nav izdevīgi. Mēs nevaram izkonkurēt šos te lielos globālistu milžus, ķēdes,
kas ir ienākuši Latvijā. Latvijas valdība to sauc par investīcijām, lai gan patiesībā tas ir lētas konstrukcijas metāla ēkas ar pārdevējiem, kasieriem, apsargiem un krāvējiem un dažiem menedžeriem. Un milzīga peļņa aiziet no tā, ko mēs katru rītu liekam brokastīs galdā, pusdienās vai vakariņās. Šie te produkti, tā peļņa aiziet pa taisno ražotājiem, kas pat īsti vairs nav Latvijas. Un šo situāciju ļoti labi apzinājās Eiropas Savienība, tad, kad uzņēma mūs, viņi neskatījās uz mums kā uz vietu, kur palīdzēt cilvēkiem. Viņi skatījās ar savām interesēm, kā uz teritoriju, kurā dzīvo noteikts cilvēku skaits, kas paplašinās, noieta tirgu viņu kompānijām, viņu nacionālajām. Te jau mēs varētu salīdzināt un paskatīties, pamēģināt, ja kāds no Latvijas, kāds uzņēmums gribētu ieiet Francijā šādā te veidā un atvērt šādu te lielveikalu ķēdi un Latvijas produktus tirgotu, kā mēs saskartos momentāli ar gan birokrātiskām, gan juridiskām, gan citām problēmām, un tas nebūtu iespējams. Tādi gadījumi ir bijuši. Ar to es gribu pateikt, tas, kas noticis ar Latviju, Latvijas pieredze Eiropas Savienībā. Ir, protams, pozitīvās lietas arī, bet es domāju, ka eiropieši, iedzīvotāji citās Eiropas valstīs nemaz neapzinās un nevar iztēloties to, kas te ir noticis. Mēs te šodien braucām uz šejienu no centra, uz vienas mazas ieliņas vienā kvartālā, tepat Pārdaugavā var saskaitīt vairāk kā 100 bedres uz katra metra. Un šādi piemēri, bedres ir tāds uzskatāmākais, bet kas ir noticis ar to atbalsta naudu, kas Latvijā miljardiem plūda iekšā, un kur viņa ir palikusi un kā viņa ir iztērēta. Un tagad šī nauda plūst jau mazāk, bet viņa plūst aizdevuma formā, kas ir vēl trakāk. Mēs aizņemamies miljārdus, un viens būtu, ka mēs viņus ieguldītu kaut kādās jomās, kas palīdz attīstīt tālāk ekonomiku un, tā teikt, atvesļoties, izglābties, bet šī nauda vienkārši pazūd. Viņa pazūd, jo ar katru gadu mūsu esošie politiķi ir iemācījušies to, ka var kaut kādas lietas nedarīt, var ziemā nemaz Rīgā sniegu nevest ārā, viņš tāpat nokusīs pēc nedēļas vai divām, un tad varēs noformēt, ka viņš ir izvests. Un šādi te piemēri simtiem visās nozarēs, visās jomās, un mēdīji, kas pārstāv šobrīd esošo varu, kur viņi tieši tiek finansēti no valsts resursiem, viņi stāsta citas lietas, un cilvēkiem dzīvojot Latvijā, tiem, kas nebraukā uz ārzemēm regulāri, rodās sajūta, ka jā, viss taču ir kārtībā. Varēja būt daudz trakāk, un tur min dažādus piemērus citās valstīs, bet, protams, ka vienmēr var būt trakāk. Bet mēs esam Eiropas valsts. Eiropa ir viens no prestižākajiem un attīstītākajiem kontinentiem, reģioniem visā pasaulē, un mums nav jāsamierinās ar 3. vai 5. šķiras provinces statusu vecās Eiropas vai Briseles acīs. Un, diemžēl, mēs paši to esam pieļauši, paši esam tam likuši notikt. Es domāju, ka Brisele droši vien pat nemaz negaidīja, ka Latvijas gadījumā tas notiks tik viegli. Un tagad ir pēdējais brīdis par šo runāt skaļi. Viss, ko es tikko pateicu, par to ir jārunā kā reiz Eiropas parlamentā. Es esmu iepazinies ar lielāko daļu esošo Eiropas parlamenta deputātu no Latvijas runām un uzstāšanām. Tur viņas nav daudz, viņas ir grūti atrast, šīs te runas. Viņi tur principā vispār gandrīz vai nerunā, bet tad, kad runā, stāsta tik tālas no Latvijas aktualitātēm lietas, kā līdz mēnesim. Mēs runājam tur par kaut kādām kiberdrošībām, mēs pieslienamies, principā mēs klausamies to, ko runā lielās valstis, tur Francija un citi, un tā mēs gribam tā kā paspīdēt un papildināt viņus, lai tie padomā, jā, jūs arī esat cik prātīgi. Patiesībā viņi smējās par Latviju, jo neviens nereizi nav kāpis tur tribīnē un pateicis, mēs esam pret migrantiem Latvijā, mēs esam par caurskatāmību un nevēlamies jaunas pandēmijas, kā tagad jau te Pasaules veselības organizācija atkal jau gatavo, ir mācījušies no Covid kļūdām, ko viņi pieļāva. Tagad ir jaunais līgums, ko jau komisija
Eiropas komisija grib, lai visas dalībvalstis apstiprina, Latvijas medijos par to nerunā, speciāli slēpj. Itālija jau tur ir šķeļās un pateikusi, ka stāsies ārā tad no Pasaules veselības organizācijas, ka negrib šādu te tirānisku līgumu, kas paredz visus sociālo tīklu kontus varēs aizslēgt, bloķēt, cenzēt daudz vairāk nekā tas bija Covid laikā, kas patiesībā bija tāds treniņš vien priekš pasaules iedzīvotājiem. Globālisti un šīs lielās korporācijas nekur nav pazudušas. Tas viss turpinās. Jaunie digitālie maciņi, par ko mūsu deputāti arī Ieps, Kalniete, Vaidere jau nobalsojuši, ka vajag mums digitālo maciņu. Paredzēts ir saslēgt kopā ar QR koda digitālo profilu, un tad nākamreiz jau tas norisināsies citādāk. Bet, kā jau es teicu, cilvēki, kam ir veselais saprāts, Eiropā ir daudz, skaitliski vairāk, protams, kā par šo te eliti, kas grib to uzspiest. Un te ir arī Latvijā jāparāda, ka mēs neklusēsim. Mēs būsim tie, kas sauc šīs lietas īstajos vārdos, iestājās pret viņām, un šo te ziņu gribam kā reiz arī skaļi pateikt Eiropai. Mēs negribam to, ko viņi mums ir uzspieduši 20 gadus. Mēs otrādāk gribam uz turieni aizbraukt un pieprasīt Latvijas intereses un dažādas lietas, ko mēs saskatām, Eiropa mums būtu, tā teikt, parādā kopš brīža, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, izdarot to uz maksimāli neizdevīgiem nosacījumiem, piekrītot visam, ko viņi toreiz tur diktēja, un mēs gribam, lai Eiropa mums šīs te lietas kompensē, atgriež un sniedz nevis aizdevumus Latvijai, bet reāla palīdzību, lai mēs varētu, teiksim, nebūtu iznīcināts mūsu ražotnes, cukuru fabrikas un lauksaimniecība un pārējās lietas, mēs nebūtu nabagāki par to pašu Luksemburgu un Šveici. Nevajag dzīvot šajā tādā merķeļa latviešu, kā es vienmēr saku, nedaudz kalpu vai vergu kompleksavs, ka mēs nekas neesam, ka mēs esam pelnījuši to, kas mums te ir, un labi, ka ir tā, kā ir. Nē, mēs, kā es teicu, Ulmaņa laikos redzējām, kāda bija Latvijas attīstība, un tas notika tikai tāpēc, ka Ulmanis juridiski pamainīja dažas lietas, atļauja visiem audzēt pārtiku un lauksaimniecības produktus, neprasot par to nekādus nodokļus, gluži pretēji vēl piemaksājot. Un tajā laikā uz Latviju brauca poļi, lietuvieši brauca strādāt, jo fermās laukos trūka darba rokas, un, iedomājieties, tajos laikos, 30. gados, poļi brauca te uz Latviju strādāt pie mūsu zemniekiem, jo tas bija krietni izdevīgāk, tur maksāja vairāk. Nevelti šis te teiciens, kā mūsu vecāki vai vecvecāki atcerās, ka Ulmaņa laikā ar sviestu ratus, pat ratu riteņu rumbas smērēja. Un tas tikai parāda to, kādas ir mūsu spējas un kapacitāte un vieta Eiropā. Nevis tur, kur mēs tagad uz papīra un arī de facto atrodamies, kā nabadzīgākā valsts ekonomiski, jo šī nauda vienkārši ir pazudusi un mūsu visas, kā es minēju, uzņēmumi lielie un ražotnes ir iznīcinātas, un tie, kas tagad ar biznesu nodarbojās mūsdienās, ļoti labi redz, kā valdība nevis atbalsta to, pat vietējā valdība un arī Eiropas šīs te visas regulas un direktīvas, kā reiz apgrūtina nodarboties ar uzņēmēju darbību. Nodokļu sloks, katastrālās vērtības, tagad samazināsies lauksaimniekiem atbalsts un mazajiem lauksaimniekiem ir īpaši. Un tas viss veicina joprojām šobrīd, tagad, kad mēs te runājam, to, ka cilvēki joprojām brauc prom no Latvijas, brauc uz šīm Rietumu Eiropas valstīm, kur viņiem nav šādi nosacījumi. Tur kā reiz viss strādā pretēji, tur ir laipni gaidīti un lūdzu jums ar uzņēmējdarbību nodarboties, tur atvieglinājumi, granti, atbalsti, jo tur vecie kapitālisti ļoti labi saprot, ka jūsu valsts ir spēcīga tad, ja viņā dzīvo un strādā
spēcīgi, aktīvi cilvēki, kas veido savus uzņēmumus, veido jaunas darba vietas, nevis kā tas notiek pie mums. Var pastaigāties pa Rīgas centru. Šodien tie, kas atbraukuši ir no citām pilsētām, apakaļceļā izbraukt cauri centram vai Vecrīgā pastaigāties. Skats nav iepriecinošs. Visur jūs redzēsiet, lielā daļā redzēsiet zīmes izīrē, 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 izīrē. Brīvības iela, Barona Čaka iela, Lāčplēša ņemat, kuri grib, tās ir šīs te prestižās ielas, kas savu laiku bija priekš pašiem labākajiem, dārgākajiem, priekš ārzemniekiem, priekš turistiem, veikaliem un restorāniem. Tagad ir arvien tukšākas šīs ēkas, šie pirmie stāvi, un arvien tukšāki. Tas nozīmē, ka bankroti viens pēc otra katru dienu. Mēs pat dzirdam skaļus dažādus vārdus, prestižie restorāni ir aizvērušies, un ne jau tur aiz labas dzīves, bet gluži vienkārši tirgus vairs nespēja uzturēt šādas te lietas, un tā ir valsts vizītkarte, un tas ir rādītājs. Mums uz Brīvības ielas ir neskaitāmi lietoto apģērbu veikali, kur var uz svaru nopirkt apģērbus. Tā šobrīd ir mūsu Rīgas vizītkarte, pa mazākām pilsētām. Citur veiksmīgāk, citur nē, bet kopumā līdzīga aina. Tur, kur veiksmīgāk, tur cilvēki tiek bišķiņi gudrāk apmānīti, atliek pašvaldībai smuki sakopt parku, nopļaut vasarā zālīti, ierīkot smukus bērnu laukumiņus, kas neko nemaksā, bet patiesībā, dzīvojot šādā pilsētiņā, būtu jāpaskatās līdzīgi izmēra pilsētiņa Vācijā, Polijā vai jau pat Igaunijā, un jāsaprot, ka ja te cilvēkam pietiek maizītei zālēm un par īri samaksāt un komunālajiem, ko jau daudz nevar, tad Vācijā tam pašam pensionāram, kā jau es teicu, vai jebkuram cilvēkam kontā ir droši vien 10 000 eiro atlikti, kad 1-2 labas mašīnas garažā, māja, un tad ir tas viss smukais parciņš un rotaļlaukumiņi. Un ar to arī mēs atšķiramies. Mēs fasādi jau mums piefrišina šur tur un izskatās smuki, bet cilvēki nevar atļauties braukt uz ārzemēm, ceļojumos, atvaļinājumos, uz Itāliju, uz Spāniju, uz Grieķiju, atpūsties, kā to dara pārējās Eiropas valstis, sevišķi Rietuma Eiropas, kur braukā pa visu pasauli, ceļo un ir, kā jau es teicu, vadošie cilvēki pasaulē. Un šis nav kaut kāds, mēs neesam sanākuši kopā, lai te solītu viens otram kaut kādas nereālas lietas. Šis periods, šīs konkrēta vēlēšanas nav par kaut kādiem lētiem solījumiem, ka mēs tur izdarīsim to un šito. Mēs apzināmies, kas ir realistiski un kas nav realistiski. Un šobrīd pats kritiskākais ir apturēt šo te lejupslīdi, lai nepaliek vēl daudz sliktāk nekā ir tagad. Un tagad tas būs apturēts, tad arī valsts sabiedrība atveseļosies un cilvēki paši. Mēs esam gudra tauta, gudra nācija. Lielākā daļā laika un jautājumu brīžiem, protams, rodās jautājumi, bet kopumā mēs esam strādīgi. Tie latvieši, kas dzīvo ārzemēs, Anglijā, Īrijā, citur, Amerikā, ir sasnieguši daudz, tāpēc, ka uz to valstu iedzīvotāju fona viņi apķērīgi, strādīgi, čakli, un tādi mēs arī esam šeit, bet, tas ir tā kā mēģināt lidot, un vai bija bildīts šīs te, kur cilvēks slīkst, un valdība vēl iedod viņam rokā hanteli, lai vēl labāk var nogrimt, nevis pastiepi roku. Un tas ir tas vistiešākā ilustrācija tam, ar ko nodarbojusies ir Latvijas valdība, un ne pēc savas gribas un izdomas visdrīzāk. Mēs te neesam naivi šajā zālē, mēs varam atklāti runāt, mēs saprotam, kas ir globālisti, saskatām šīs te likumsakarības, kurā laikā Latvijā tas sākās, kas tie bija par cilvēkiem, kādas mūsu valsts augstākās amatpersonas mums te uzradās pēkšņi no ārzemēm, kad arī sākās gan šī te aizņemšanās kultūra, kas tagad jau ir izaugusi līdz 20 miljardiem, gan arī visas pārējās lietas. Ar šo es negribu jūs kaut kā vairāk te padarīt skumīgus vai depresīvus, gluži pretēji. Mēs esam šie te cīnītāji, kas nepadosies, un mēs gribam par šādām lietām runāt Briselē. Tieši visu, ko es tagad pateicu, 20 minūtes varbūt, un katru sasaukumu, katru sēdi, katru dienu,
lai vācieši, dāņi, itāļi, parastā sabiedrība, lai viņi dzird, kas te notiek. Mēs redzam šos te poļu video materiālus, kur ik pa laikam līdz Latvijai atcirkulē. Tas nozīmē, ka ja viņi līdz Latvijai atnākuši, viņi arī pa visu Eiropu izcirkulē. Mēs gribam, vienalga, kurš es, Glorija, Edgars, Artūrs, vai otrs Edgars, vai Olga, vai Anna, kas šodien nav klāt, vai Aivis Vasiļevskis, jebkurš no mūsu 18 kandidātiem ir gatavs šādi runāt un pieprasīt no Eiropas, lai viņi paši tiek galā ar mūsu korumpēto valdību, lai tevi atskaitās. Tur jau ir tā lieta, ka viņi lido uz turieni atskaitīties, turklāt tagad ar privātām lidmašīnām lido Kariņš atskaitās un saka, ka viss ļoti labi, jo viņiem, es pieļauju, ir nērti pateikt, kādi mums te ir ceļi Rīgā un no visas pārējās problēmas, un ka second hand veikali ir uz centrālajām promenādēm. Viņiem, es pieļauju, ir kauns, līdz ar to viņi stāsta, ka viss ir kārtībā, viss ir labi, jā, mums nevajag vairāk naudu. Un šī te situācija ir jāizgaismo. Mēs tādā kaut kādā greizo spoguļu situācijā esam nonākuši ar visu Eiropas Savienību. Un jūs kā reiz esat tie tautas pārstāvi, apsveicu visus jaunos arī pārstāvis, kas tagad pārstāv katrs citus 9 biedrus, jūs esat līderi, jums nav viena alga, arī tie, kas šodien atbraukuši ir no tālākām Latvijas vietām, droši vien, kas mums ir tālāk, ja Liepāja, ne Arvīts no Rogaukas droši vien ir tālākais laikam, jums nav viena alga, un tas ir apsveicami, mums arī nav viena alga. Mēs ar Edgaru, Artūru un Gloriju ikdienā te Rīgā šo te daram uz tādas sajūtas, ka nav jau citas izvēles. Mēs esam tie, kas tagad ir izvirzījušies, kas viskaļāk kritizē esošo varu un Eiropas Savienības problēmas, par to runājam un par globālām problēmām. Mēs apzināmies tos visus riskus, jau jūtam un redzam, kas notiek, spiediens ir, spraiks, mēs redzam dažādas nomelnošanas kampaņas, bet es domāju, tas viss vēl būs priekšā. Labā ziņa ir, ka cilvēkiem Latvijā, tiem, kas saprot to, ko mēs runājam, tiem tas neinteresē, jo viņi ļoti labi apzinās, ka pretējā alternatīva ir digitālais maciņš ar tiem nedaudzajiem eiro, kas katram ir. Viņiem būs derīguma termiņš, un te vairs nebūs nekāda naudiņas iekrāšana nebaltām dienām, būs no algas līdz aldziņai, vai no pensijas līdz pensijai, vai no pabalsta līdz pabalstam. Bet vienmēr esmu teicis, arī kopš dibināšanas, humors, smaids, un tas dod spēku, un mēs esam tie, kas spēj pasmieties par mūsu pretiniekiem tādā ziņā, ka mēs viņus neuztveram vispār to, ko viņi runā. Mums tās liekas absolūtākās muļķības, un mēs par to smejamies, turklāt atklāti. Un tas viņiem nepatīk visvairāk, jo kritizētāji un čīkstētāji, ka viss ir slikti, ir daudz, bet mēs uzskatām, ka tas viss ir mūsu pašu rokās. Izmest viņus no turienes ārā un ielikt iekšā tur jaunatviešus, uzreiz būtu pavisam cits efekts. Un tur nav jāmaina ne iekārta valstī, ne sistēmas jāaiziet, nav jāiet mežā dzīvot. Gluži pretēji ir jāredz, kuri ir tie, kas kaitē mūsu valstī. Un viņi, tēlaini sakot, jāizmet ārā, bet praktiski tas nozīmē izbalsot ārā tos 8, kas tur ir sēdējuši, daži tur ir 20 gadus, ir sēdējuši Eiropas parlamentā, saņēmuši lielas algas. Tās algas var ieguldīt daudz labākās lietās Latvijā. Tas ir tas, ko mēs te darām ikdienā, kaut vai izglābt 50,000 grāmatas. Es nezinu, cik Edgaram jau benzīna litrus izmaksājis un Artūram busa amortizācija. Tā ir tā naudiņa nelielā arī, ko Gita minēja revīzijas atskaitē. Mums nav biedra naudas, mums nav sponsori, mūsu cipariņi ir mazi, bet izdevumi arī ir tik, cik ir vajadzīgi kaut kādiem reāliem darbiem. Un mēs esam iemācījušies, ka ne jau nauda izšķir to, bet cilvēku resursus. Vienam ir, mums paldies, starp citu Gitai par grāmatu glabātuves telpām, Suntažos. Paldies kolēģiem, kas savu transportu ir aizdevuši vai kas ir veduši paši grāmatas, te Talsos un citur no visas Latvijas. Un tas nemaksā daudz. Un šīs te lietas, šie te darbi
mums jau Latvijā ir izveidojusies tāda kultūra, ka uz papīra viss maksā tikpat, cik Šveicē, bet realitātē Latvijā var izdarīt par maziem resursiem, ar labiem cilvēkiem var izdarīt brīnumu lietas, un to mēs arī visi turpināsim darīt. Šajā revīzijas komisijas slēdzienā nebija šis gads vēl iekšā. Šajā gadā, kā atceramies, mums te nesen valdība bija pamainījusi kritērijus, lai piedalītos vēlēšanās šajās. Vajadzīgi 8,000 eiro bija, kurus pateicoties biedriem un cilvēkiem vienkārši, kas saziedoja, mums izdevās savākt, pašiem arī kandidātiem ieguldīt, apmaksāt savu dalību, tā teikt, mēs sadalījām uz visiem, bet bija kandidāti, kuriem tas viss sarežģītāk, ne visi var to atļauties, līdz ar to mums bija nepieciešama jūsu palīdzība, līdz ar to nākamā gada revīzijas atskaitē Gitē būs drusciņi lielāki cipariņi, kas it kā priecē no vienas puses, bet no otras puses tas nav nekas daudz. Mēs arī šogad neieviešam nekādas obligātās biedru naudas, bet mēs varbūt neformāli aicināsim, uzliksim tādu, ka ir tāda tā kā goda biedra nauda. Tie, kas var atļauties to un grib to darīt, atbalstīt mūs 20 eiro gadā, tāda simboliska biedra nauda būs, bet viņa nebūs mums formāla, tas būs brīvprātīgs ziedojums. Tagad ir sevišķi palikuši 3,5 mēneši līdz vēlēšanām. Mēs nepirksim nekādus lielos plakātus uz ielām un uz tramvajiem, kā mēs te daļa, kas bija iepriekš pie Alda partijā, patērējāmies. Daži redzējām, ka pirmkārt nav tie laiki, tas nestrādā, tas drīzāk rada cilvēkos tādas pat varbūt negatīvas sajūtas, jo visi apzinās, cik tas dārgi maksā, un mēs to arī nevaram atļauties un nedarīsim. Bet tas, ko mēs darīsim, spēcīgi, aktīvi runāsim gan sociālos tīklos, gan arī dažādās reģionālajās avīzītēs un mazajos varbūt mēdījos un kādos radio. Tā kā tie, kas jūs biedri esat ārpus Rīgas, varbūt uzmeklējiet un atsūtiet mums, kādas jūsu reģionā ir avīzītes. Vienalga 5, 10, 20 tūkstoši metienas. Mums ļoti laba sadarbība ir Vidzemē ar avīzi Tava izvēle, kuri paši mūs atrada, ir viņu īpašnieci un redaktori, ir liela mūsu atbalstītāji, arī pateicoties Katrīnai nodibinājās šie te kontakti, un tur mēs kā reiz šādā te veidā strādāsim. Mums ir jāizsniedzās līdz tiem cilvēkiem, kas kā reiz neskatās Latvijas televīziju, neskatās televizoru vispār, bet, diemžēl, lielai daļai no viņiem nav arī pat internets. Tāpēc mēs braukāsim pa visu Latviju, ciemos pie jums visiem, uz visām pilsētām, tagad intensīvi, tūlīt bišķiņ nokusīs sniegs un ledus, sāksim aktīvi braukāt pa visu Latviju, un paldies arī mūsu draugiem, jau tā es varētu teikt, Aleksei kungam, kura telpās mēs šodien esam, jo daži viņa organizācijas biedri ir arī mūsu biedri, pat dibinātāji, un to bija prieks redzēt, un kopš tā brīža lēnā garā mums ir izveidojušās patiesībā ļoti siltas un draudzīgas attiecības un sadarbība, praktiska sadarbība arī. Viņi atbalsta mūs, nākuši gan ir uz piketiem un protestiem, ļoti kareivīgi vienmēr atbalstījuši. Mēs nākam uz viņu dažādām konferencēm. Šī ir baznīca no vienas puses, bet Aleksejs katru nedēļu saviem biedriem arī stāsta aktualitātes pasaulē, aktualitātes politikā, braukā daudz pa pasauli, kā reiz redz, kas notiek citās valstīs. Tikko man stāstīja šausmu stāstus par Ameriku, kur bija 10 dienas, kas tur tagad notiek, ka LGBT tēma jau pat ir baznīcās, kur mācītāji salauzā 2 vīriešus, piemēram, un to visu uzspiež klasiskajai izpratnē par reliģiju, kas patiesībā iet pret Bībeli un visiem principiem, bet tur ir atrasts kaut kāds Bībelē nianses, ka ka varot arī tā taču būt. Tā pārakstīta vairs ne tikai vēsture, bet viss reliģijas koncepts, tā teikt. Ja mēs to pieļaujam, tad beigās būs arī, kas tad ir vispār labs un ļauns, varēs arī viens otram galvu griezt nost un teiks, ka jā. Un tas Amerikā kā reiz notiek, līdz $1000 ir štati, Kalifornija, kur var bezpajumtnieks iet veikalā, paņemt preces, nozagt. Ja tas ir līdz $1000, policijai nav tiesību viņu aizturēt. Jūs jautāsiet, kas tik jocīgi, kāpēc tā, bet tur ir lielā politika. Šogad ir Amerikā vēlēšanu gads, Trumps pret Baidenu. Trumpam ir absolūts tautas, nevis elišu atbalsts.
skaitliski lielāks, bet Baidenam ir vara un administratīvais resurss, tāpēc pār robežu šobrīd laiž miljoniem Latīņamerikas, Dienvidamerikas, Meksikas iedzīvotājus, lai nāk, viņiem dod balsstiesības uzreiz, un viņi pateicīgi, ka viņus ielaida Amerikā, automātiski balsos par demokrātiem, par Baidenu, un tas pats attiecās uz šiem bezpajumtniekiem, kuriem saka, ka lūdzu veikalos līdz $1000 zogat preces, nekas nebūs. Viņi to redz kā tādu palīdzību un ir gatavi uzreiz arī balsot par demokrātiem. Un šīs te visas lietas, šīm ir milzīga ietekme arī uz Eiropu un uz Latviju, tāpēc ir jāseko līdzi, kas notiek pasaulē. Un viss būs kārtībā. Mēs cīnīsimies un mēs izturēsim jebko, kas nāks pretī, uzveiksim un parādīsim, šeit ir Latvija. Un beidzot skaļi no Eiropas tribīnas arī pateiksim, kas tad ir Latvijas nacionālās intereses un pret ko mēs esam kategoriski pret. Es kā diplomāts varu pateikt, 13 gadus esmu braukājis delegācijās līdzi pa visu pasauli. Nereizi nebiju redzējis situāciju, ka Latvija brauc uz kādu valsti speciāli, lai pateiktu kaut ko, kas mums neapmierina vai ka esam pret. Citas valstis regulāri pie mums brauc šādos jautājumos, un mēs pildījām šīs te, jau pat varētu teikt, pavēles. Tad, kur ir problēma mums pavēlēt Eiropas Savienībai? Tā nav nekāda problēma, tas vienkārši jādara. Ir jāsalauž savus kautrīgums un droši skaļi tas ir jādara. Bet ar šo te garo uzrunu es patiesībā sagatavoju jūs, mums šodien ir klāt, daļa no mūsu Eiropas parlamenta kandidātiem uz 8. jūnija vēlēšanām. Es gribētu aicināt visus skatuves, kas ir klāt. Glorija, Olga, Agris, Edgars, Šarlote, otrs Edgars, Artūrs, Gita. Kas mums vēl? Jānis Straumīt, nāc vien arī. Nekas, ka tev nav žakete. Nāc. Cilvēki grib tevi redzēt. Sādāk viņi tev tikai redz tiesu un policijas video. Nāc parādies. Vai ir vēl kāds, ko es nepamanīju, kas ir no mūsu kopā? Mēs esam 18, bet, kā zināms, Aldis ir Spānijā un daļa šodien netika, bet šeit mums ir spilgtākie, varbūt tā, kā mēs te, kā reiz Šarlotei, laikam tev drīz jāskrien, tāpēc tu vienu no pirmajām pastāstīt pa sevi arī varētu. Un kāpēc tu, Šarlote, ir viens no tiem cilvēkiem, kas atnāca rudenī pie mums, un patiesībā tas bija tāds liels kompliments jaunlatviešiem, jo Šarlote nav gluži ierindas biedrs no nulles, kas izdomājas grib partijā. Šarlote cīnījās ļoti aktīvi tajos notikumos, piedalījās, kas bija uz video materiāli redzami, bija cīnītājs citā partijā, mēs arī bijām citās partijās, arī Glorija bija citā partijā, bet Šarlote saprata, ka šeit tomēr ir tas, kur viņi var labāk izpausties, skaļāk un brīvāk runāt, un tas ir viens no mūsu fundamentāliem principiem - vārda brīvība, lai kādi mēs nebūtu, kā redzat, ļoti atšķirīgi, mēs dažādi esam, bet kādi mēs esam, tādi mēs esam, mēs pārstāvam parastos cilvēkus, parasto tautu Latvijā, un tas ir absolūtais vairākums. Lūdzu, Šarlote, pastāsti kaut ko par sevi varbūt. Paldies, labdien visiem! Papildināšu ātri Rudolfu, kāpēc es pievienojos apvienībai Jaunatvieši, jo šī ir vienīgā partija, kur ir cilvēki no tautas, ar tautu un par tautu. Un šeit es redzu savu nākotni. Īsumā par mani. Es esmu latviete. Es esmu patriote un es esmu sieviete. Es neesmu sociāls konstrukts. Es esmu 2 bērnu mamma un es esmu cīnītāja. Politisko cīņu es sāku pirms 4 gadiem Covida laikā, kad mani vairs nelaida iekšā ne veikalā, ne grāmatnīcā, pat pie ārsta, jo es atteicos potēties. Un šo cīņu es esmu turpinājusi 4 gadus, un arī apsolu ikatram, ka turpināšu. Jo man vissvarīgākais ir mūsu mīļā Latvija, un lai mūsu bērniem un mazbērniem šeit būtu plaukstoša nākotne. Paldies! Tā, labdien, es esmu Artūrs Klēbaks, vēlreiz labdien.
Tātad, šis man kandidēšana, protams, ka secībā it kā būtu loģisks solis, sākot no iesaistīšanās aptuveni 18. gadā, kad faktiski pirmo reizi es pat piereģistrējos sociālos tīklos, un pirmais, kas man izlaica ārā, bija Alda runa, un tas man ļoti uzrunāja, un kopš tā laika solīti pa solītim, es esmu nonācis līdz šim brīdim, un uzkrātās visas iepriekšējo gadu, 10 gažu zināšanas, arī tehniskās, juridiskās, un es saprotu to, ka šeit viņas ļoti labi pat var izmantot, un pateicoties arī nelielam ieskatam, ko ir devis Glorijas dalība Saeimā, kur es esmu ieraudzījis to, ka arī tur ir ļoti specifiski vajadzīgas daudzas no tādām zināšanām, ko es varētu tur izmantot. Tad šobrīd dalība Eiroparlamenta vēlēšanās, tas ir tāds jau nākošais līmenis, solis uz priekšu, kas ir loģisks, jo to nevar vienkārši nedarīt. Ir jāiesaistās tādās praktiskās lietās, kur mēs varam kaut ko izdarīt reāli, lai kurš no mums tiktu ievēlēts. Mēs visi, protams, ka strādāsim komandā, lai realizētu tās ieceres, tās idejas, visas mūsu organizācijas idejas. Tālāk jau uz Eiropu, kā te Rudolfs jau faktiski visu izstāstīja, plāna būtību. Runāt skaļi un būt atšķirīgiem un pieprasīt. Tādā veidā paldies. Es esmu Edgars Dārznieks. Un lietas būtība ir sekojoša, kad mūsu senči par šo zemi ir cīnījušies gadsimtiem un gadu tūkstošiem ilgi. Mūsu senči par šo zemi ir lējuši savus sviedrus un asinis. Ik kvadrātmetrs Latvijas zemes ir sīvās cīņās izcīnīts. Šī zeme ir mūsu un mūsu pienākums, svēts pienākums, ir šo zemi nosargāt, šo zemi, mūsu dzīvesveidu, mūsu vēsturi un mūsu kultūru, un to nodot tālāk mūsu bērniem, mazbērniem un nākamajām paudzēm. Tas ir mūsu gala uzdevums. Tādēļ jau mēs šeit visi esam. Par Latviju, stipru un varenu, mūžīgi mūžos. Un es gribētu īpaši pieteikt Gloriju. No mums visiem Glorija patiesībā ir vislielākais cīnītājs, un viņai ir arī ticis pretī ļoti daudz, un mēs uzreiz pateicām tajā brīdī, kad Glorijai sākās grūtāki laiki, mēdī nomelnoja, un arī iepriekšējā partija nesmuki uzvedās. Tajā brīdī Glorija jau zināja, ka viņai ir šī te organizācija vienmēr laipni gaidījis, arī pirms gada, kad mēs dibinājāmies. Vienīgais iemesls, kāpēc Glorija nebija dibināšanas pasākumā, jo tajā brīdī viņa vēl bija savā iepriekšējā partijā, taču gan tajā pašā rītā, gan tajā pašā vakarā bija kopā ar mums, un ikdienā mēs esam te Rīgā, kas 4 ar Edgaru, Artūru un Gloriju, kas katru dienu satiekās, sarakstās, un man jāpasaka ir liels paldies viņiem, protams, arī pārējiem visiem biedriem, bet ja nebūtu šo 3 cilvēku, es domāju, psiholoģiski būtu neiespējami kaut ko tādu darīt, ko mēs darām. Tāpēc paldies jums, bet dod vārdu Glorijai. Labdien visiem! Mani sauc Glorija. Un pirmkārt, es gribu pateikt paldies Aleksejam par to, ka viņš deva mums šādu iespēju šeit sarīkot šo kongresu. Paldies jums, un iepazīstot jūs personīgi, tas priekšstats ir. Paldies! Otrkārt, es ļoti lepojos ar to, ka jau 10 mēnešus es esmu šajā organizācijā. 10 mēnešus es varu teikt, ka Grevcova ir jaunlatviete. Un kā tas tracina varas partijas un turbopatriotus. Kā viņiem tas nepatīk. Bet mēs jau neesam nauda, lai patiktu visiem. Un tātad par sevi. Man ir liels lepnums būt
šajā komandā. Un es varu teikt, ka mēs gandrīz visi esam vai nu Covida bērni, vai nu Alda un Rudolfa līdzgaitnieki. Kāds nāca partijā tāpēc, ka patika Aldis, kāds nāca tāpēc, ka seko Rudolfam. Un šie cilvēki ir tie, kas mūs veduši visu šo ceļu. Un es esmu lepna būt ar viņiem kopā. Par mani. Jūs visu zinat par mani. Zinat, ka es nekad nepadošos, es nekad neklusēšu, un tas ir tas, kas ļoti nepatika un nepatīk varas partijām. Man ir savi principi, un man pats galvenais princips ir tas, ko radīja Dievs, ka ir vīrietis un sieviete, un nav nekādu citu dzimumu. Dievs radīja tradicionālo ģimeni, un tas ir manas vērtības, tas ir mūsu valsts vērtības. Un visi tie, kas mēģinās man uzmākties ar to, ka ir vēl kādi citas dzimtes radījumi vai ģimenes veidojums, es mēdzu būt arī rupja. Nevajag man uzmākties ar savām vērtībām. Un tāpēc mēs ejam uz Eiropu. Ja jau mēs nevaram no Saeimas tribīnes to teikt un mūs no turienes met ārā, tad mēs vēl visu nepateicām. Viņiem vēl vajag šo to sadzirdēt. Par to, ka Latvija ir mūsu vērtības, mūsu zeme un mūsu intereses, nevis Eiropas intereses, bet mūsu Latvijas intereses. Es esmu vienmēr iestājusies pret cilvēku dalīšanu pēc nacionalitātes un valodas, kas ir ļoti aktuāli tagad. Par to esmu cietusi, bet es apzināti, latviete būdama, runāju krieviski, lai parādītu, ka mēs neesam aprobežoti. Mēs nedalām cilvēkus, un tieši tāpēc es lepojos ar mūsu lielāko atbalstu. Tiem cilvēkiem, kas ir šeit, biedriem, un visiem tiem, kas arī nevarēja ierasties. Un es varu apsolīt, ja mēs tiksim Briselē, viņiem nāksies klausīties, un viņi klausīsies to, kas patiesībā notiek Latvijā, un kādas ir mūsu vērtības. Спасибо, Глория, что передала мне микрофон. Es runāšu krieviski, jo es šausmīgi uztraucos. Es nebiju gatava runāt publiski. Ak, Dievs. Так случилось, что я когда-то говорила, что я никогда не пойду в политику. И это все благодаря Глории и Рудольфу, которые меня затащили в эту заварушку. И на самом деле... Я очень рада, я очень благодарна на самом деле вам. И благодаря тебе особенно, Глория, потому что, глядя на тебя, когда ты человек, простой человек, не политик, а вышла и говорила, и защищала, и говорила о наших правах, и говорила о наших детях, и обо всех ситуациях во время ковида. И ты в итоге стала... Народ тебя выбрал, и ты стала депутатом. И для меня это... такой большой пример и вдохновение, что так и должно быть. Что люди сами должны вставать и говорить о своих правах, говорить о своих желаниях для своей страны, что мы хотим, как мы хотим, чтобы в нашей стране было, и идти вперед, потому что политики, как показывает практика, не справляются. Да, я не знаю, почему, или они не хотят, или они действительно некомпетентны. Это уже не совсем важный момент. А важно то, что, по-моему, мы посмотрели на то, что они делают, и результаты у нас, как мы знаем, очень, очень нехорошие. Да? И про себя скажу, что почему я, кстати, по-латышски я немножко волнуюсь, потому что я 12 лет не говорила по-латышски, я уже начинаю переключаться. Es varu runāt latviski, bet man vēl ir bišķi grūti. Я жила в Америке и в Мексике 10 лет. И я посмотрела, что происходит там, и посмотрела, что идет сюда. Когда я сюда приехала, я поняла, что это все, вот то, что там есть плохое, оно сюда начинает перетекать. И это ужасно, потому что я уже увидела там, что там уже, знаете, там не цветочки, там уже фрукты всего того, что происходит. Вот это все ЛГБТ, и вот эти либералисты, и глобалисты. Поэтому мне страшно, я не хочу, чтобы здесь было это. Я когда приехала, вернулась сюда, я была очень рада, что здесь еще все не так плохо на самом деле, как там. Ну, в том плане, что вот семейные ценности и все. Мне очень нравится, что люди встают сейчас, поднимаются и говорят, что мы против, мы этого не хотим. И мне очень радостно видеть такую партию, как Jaunlatvieši, которые просто
впереди планеты всей, которые кричат со всех сторон, что мы против вот этой ЛГБТ-агенды, и мы против глобалистов, и мы хотим защитить нашу Латвию, мы хотим сохранить нашу Латвию, и латвийские ценности, и латвийскую культуру, и все, что у нас тут есть. И мне, не знаю, мне просто радостно очень это видеть, и вы большие молодцы. Что еще хотела сказать? Вообще я из Даугавпилса, из Латгалы, так что всем латгальцам привет. Что-то я другое хотела сказать, но уже не помню. Видите, я волнуюсь. Ну, на самом деле, мне кажется, самое главное, что я хотела сказать, что как важно использовать наши голоса, которые даны нам по правам нашей Конституции. Мне очень жаль видеть тот факт. Я сама тоже относилась к тем людям, которые долгое время не голосовали. Сначала я была слишком молодая, слишком глупая, в этом не разбиралась. А потом просто это был, как, знаете, такой протест. Но я теперь понимаю, что это не зрелый протест. Это, знаете, такой детский. Я не буду голосовать, вот пускай они там сами разбираются. И к чему это привело? То есть я смотрю, что вот я не голосовала, я в этом процессе не участвовала, и что теперь происходит с нашими детьми и с нашей страной. Я понимаю, что моя позиция была ошибочная, что голосовать надо, и это право нам дано. И, между прочим, еще не так давно у женщин не было голоса, и мы не могли голосовать. И за это боролись наши предки. И я считаю, что мы обязательно должны использовать это право голоса, которое, кстати, я, глядя на американцев, посмотрела, как это работает, когда все люди вдруг встали, и Трамп абсолютно незапланированно стал президентом Америки. Это было незапланировано. Они не рассчитывали, что столько много людей проголосуют за Трампа. Они рассчитывали, что у них главный был Берни Сандерс, их, конкурент. Они его убрали, они знали, что сейчас будет Хиллари, они подготовились, а вышло по-другому, потому что люди встали и проголосовали за Трампа. Никто не ожидал. Это было абсолютно не запланировано. Это я увидела в деле, когда люди выходят, голосуют и меняют ситуацию в своей стране. И еще хотела сказать, что чему я научилась в Америке, это, наверное, я посмотрела на них, как они яро, как они очень страстно борются за свои права. И это, наверное, меня тоже воодушевляет, и это меня во многом поменяло. Я перестала молчать. И, наверное, поэтому немножечко тоже отличаюсь от местных жителей, потому что я не собираюсь молчать. Я буду выходить, я буду говорить, я буду бастовать, и я буду бороться за свои права, за права своих детей, за будущее своих детей и за будущее нашей страны. И я надеюсь, что ко мне присоединятся и другие люди, такие же простые, как и я, такие же простые, как Глория, и начнут вовлекаться в этот процесс и тоже идти вперед и становиться лидерами нашей страны, а не просто следователями, которые соглашаются со всем, что там нам говорят с трибуны европейской или с Сейма и так далее. То есть я бы хотела, чтобы все мы послужили примером лидерства, лидерских качеств, чтобы люди сами вставали и сами тоже шли, и сами тоже делали и боролись вместе с нами. И создавали нашу красивую, здоровую, счастливую, благополучную Латвию. Спасибо. Paldies. Gita Plaude. Visiem vēlreiz, jau trešo reizi labdien. Es domāju, ka lielākā daļa no klātesošiem un arī vairāk mani pazīst. Es esmu no pašas pirmās dienas, kā tika mums arī parādīta šī fantastiskā, var teikt, dokumentālā filma par mums visiem, no kā mēs arī apvienojušies. Savukārt es varu pastāstīt par sevi un arī nedaudz paturpināt Olgu attiecībā uz to, kad никогда не говори никогда. Tā arī man notika. Es daudz gadu strādāju privātajā jomā, bet savukārt lielāko daļu no savas dzīves es nostrādāju valsts sektorā. Valsts sektorā tam arī veltīju ļoti daudz gan savas dzīves, veselības, uzskatu un visa pārējām. Strādāju es finanšu noziegumu atklāšanā,
un korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā. Un tas viss saistīts bija ar manu iepriekšējo pieredzi savukārt. Kāpēc manā šā brīža anketā es norādīju maisaimnieci, tāpēc, ka es nezinu, vai drīkstēja norādīt brīvmākslinieks. Jo tā īstenībā ir, un tā arī dzīvē gadās, kad cilvēks jau talantīgs, tad viņš talantīgs visā. Bet es pievienojos pie katra vārda no saviem iepriekš runātājiem, no saviem kolēģiem, ar kuriem es esmu, vēlreiz atkārtošos, no pašas pirmās dienas. Un man pat saskrēja acīs asaras un ļoti aizkustināja tā filma, tāpēc, ka tas viss ir izdzīvots. Un es vēl vairāk pateikšu, tas viss ir izdzīvots, bet tas būs jāizdzīvo vēl un vēl katru dienu. Un es esmu ļoti pateicīga, un es esmu ārkārtīgi pateicīga Rudolfam, Artūram, Edgaram, Glorijai. Ar to, ka mēs esam kopā, ka viņi visi mūs visus apvienoja tur un ved. Un viņi, protams, vienmēr ir mums priekšā. Es, kā teicu, es vienmēr viņus arī atbalstīšu ar visu, kas ir manos spēkos. Visiem paldies, un es došu vārdi Agrim. Labdien! Esmu Agris Celitāns, esmu latvietis, pirmkārt, otrkārt patriots. Un, var teikt, Gita stāstīja par valsts sektoru, un es kādreiz 90. arī biju valsts sektorā ļoti interesantos, nozīmīgos amatos, ja. Pēc tam aizgājis privāto sektoru, jau vairāk kā 20 gadus, bet man ir zināšanas ļoti liels enerģētikas un finanšu jomā, ja, kā arī sakari, ja, un skatoties to, ko mums rāda, es nevaru noturēties un būt vienaldzīgs, ja, vienaldzīgs pret to, kas te notiek, ja, vienaldzīgs pret tiem uzskatiem, ja. Atbalsta pilnībā visu mūsu uzskats par mūsu ģimeni, esmu trīsbērnu tēvs, ja, un ja Dievs ir licis būt vīrietim un sievietē, tur vispār jautājumu nav, ja. Tā es uzskatu. Un kas man uzrunājas jaunatiešiem, tieši tas, ka, kā Šarlota teica, ka tā ir tautas partija. No tautas, te nav biedra naudas, te nav korupcijas, ja. Jā, tieši tā, nevis elite, bet tauta, ja. Runājot par Briseli, jā. Pareizi Rudolfs teica, mums ir jāpieprasa. Visi mēs esam viensprāts par šo tēmu. Pilnīgi visi runājuši. Ja? Un tiešām jāpieprasa. Ja? Paldies par mācību Artūram, par tiem filmām, ja? Montāžām. Ja? Ir jārāda mūsu sāpe, mūsu problēmas. Ja? Jāapvienojas ar poļiem. Tur es zinu, ka īru deputāti man pazīstam arī, kas to visu rādīja un neklusē. Ja? Tiešām, jo tas mūsu tās problēmas, visas tās sliktās rūpnīcas, lauksaimniecības, ja? Teiksim, nozares, ja, enerģētika, viss, kas mums ir, ja, īstenībā ir daudz risinājumu tieši. Nevis kritizē, bet risinājumu, ko mēs varam ieviest. Ja. Un es apsolu, ka mēs tiksim tur, ja, tad mēs visi kopā darīsim šo darbu, viens otram papildinot. Ja. Tā kā gribu pabeigt ar vārdiem. Dievs svētī Latviju, ja, kopā esam spēks. Un nodošu vārdu Edgaram. Labdien visiem! Un prieks būt šeit. Un vislielākais prieks par to, kad Rudolfs mani pagājušā gada izskaņā uzrunāja un piedāvāja šo iespēju kandidēt no apvienības jaunatviešu saraksta. Es jau kā biedrs biju šajā partijā, un šī partija ir tā, kas šobrīd mani uzrunā visvairāk. Paldies! Labdien! Es māku runāt ar tiesnešiem, prokuroriem, policistiem. Šeit es varu tikai pateikt paldies. Un, protams, mēs aizmirstam par šo galveno. Zināt, kā saka, kā kuģi nosauksi, tā viņš peldēs. Un tāpat ir arī ar mūsu līderi. Nevienam nav šaubu, ka Rudolfs ir mūsu līderis un spēcīgs cilvēks, labs draugs, cilvēks, kas spēja mūs visus apvienot, jo tas ir smags darbs ikdienā. Un
Man neviens no mums nešaubās, ka Rudolfs ir fantastisks līderis, kurš ikdienā mums palīdz, dalās ar savu pieredzi, ir nelokams savā nostājā un vienmēr skaidri un skarbi visiem pasaka, ko domā par viņiem. Un ir kā skabarga, kura nenogalina, bet patstāvīgi sāp. Un tāpat arī mūsu Rudolfs. Un man ir prieks Rudolfu zināt vēl no satversmes laikiem, jā, kad mēs tikāmies pie Saeimas. Un jau tad bija skaidrs, ka kaut kas tur būs. Un tas viss izlējās tajā, ka mēs esam vienā sarakstā un vienā partijā. Un, protams, Rudolfam derētu arī par sevi pateikt. Mēs visi zinām, kas tu esi, bet mēs gribam, lai to sadzirdēt arī šodien. Paldies, Glorija. Paldies. Mēs tiešām, Jāni, tev būs interesanti, Glorija, pirmo reizi iepazināmies, kā jau lieli tiešraidžu eksperti, Satversmes 100-gades jubilejas dienā. Atceries, kas tas bija 22. kas februāris? 15. februāris. Mēs ar Jāni un citiem gribējām tur to ručku griezt pie Saeimas, bet tad jau viņi bija iemācījušies, bija uzlikuši, ka nedrīkst tuvoties Saeimas ēkai. Mēs gribējām, kamēr viņi iekšā svin Satversmes 100-gades jubileju, tur Levits šampanieti dzer, gribējām to ugunsdzēsēju ručku griezt, svilpt tā kā, bet nu labi, tur viņi jau bija sagatavojušies. Un mēs vienkārši tur bijām. Un tad tur manā tiešraidē, es domāju, ka Glorija ir žurnālisti, jo kaut kas pateica, ka te kas jauns ir atnācis, lai kaut ko tur pa mums tiešraidēs. Es domāju, ka tā ir viņa. Es viņu pafilmēju, paprasījos, un tā man komentāros rakstīja, ka tā taču Glorija, kā tu nepazīsti. Nu, lūk, un tas video kaut kur vēl saglabājies. Bet Jānis pateica visīsāko runu. Paldies, viņš pateica, bet īstenībā tas apstākļis, ka Jānis ir uz Eiropas parlamentu kandidāts, ir mūsu visu, un es domāju arī klātesošo pateicību un novērtējums Jānim tieši, jo tik pašaizliedzīgi cīnīties ar tiem visbriesmīgākajiem, ja mēs jau te par kaut kādām politiskām, sociālām tēmām gudri runājam, bet pavisam kaut kas cits ir ar policistiem, tiesnešiem, prokuroriem un visām valsts iestāžu ierēģiem, kur viņš iet runāt, jo tie jau kā reiz ir tie, kas ir pretējā pusē un atbalsta visu šīs te nelikumīgās lietas Latvijā, tā skaitā, kas notiek, un Jānis tur ir absolūtais Latvijā cīnītājs numur 1. Viņu pazīst visā Latvijā dēļ šiem te viņa video, un viņa darbības dēļ daudzi iedzīvotāji Latvijā ir iemācījušies, ko tas vispār nozīmē savas tiesības zināt elementārās situācijās, kā aptur policists vai kaut kur iestādē kādā. Un tas ir patiesībā ļoti, ļoti fundamentāls darbs, ko Jānis ir paveicis. Tāpēc Jānis bija viens no mūsu, uzreiz jau no paša sākuma zināms, ka Jāni mēs liekam sarakstā uz Eiropas parlamentu. Nedaudz pat vēl bija Jānis jāpielauž, vienā brīdī sāka svārstīties, bet tas ir, Jāni, liels paldies tev par to, ko tu dari ikdienā. Ko es par sevi varu pateikt? Man liekas, ka es jau esmu tik daudz runājis kopš brīža. Es agrāk dzīvē man bija profesionāls darbs, es biju diplomāts, man maksāja par to, ka es runāju, bet tas bija vairāk citās valodās, angliski pārsvarā vizīšu laikā un tiekoties ar citu valstu diplomātiem. Bet tur es nerunāju savas domas, es nedrīkstēju patiesībā runāt domas, jo valsts ierēģiem ir tur aizliegts paust kaut kādas pozīcijas, kur vēl diplomātiem, jo viss, ko mēs sakam, arī starptautiski, varēja tikt, traktēts tur kaut kā. Līdz ar to tur bija ļoti skaidri pateikts, nekādi Facebooki, nekādi sociātīkli. Es kā reiz kļuvu skandalos ar to, arī ministrijas ietvaros, jo no paša sākuma man bija vispār viens no pirmajiem kontiem Latvijā Facebooks, ka parādījās. Citi vēl lietoja draugiem LV. Es jau uzreiz sapratu, ka tas ir kaut kas jaudīgāks. Un, protams, ka es tur liku visādas bildes un visu kaut ko. Un vienmēr biju uz robežas. Bija tās neskaitāms audzināti mani mēģināja. Pats labākais moments bija, kad es biju Amerikā. Amerikā, protams, tur jau valsts iestādes izmantoja Twitter un to pašu Facebook. Un es aizgāju uz tādu Baltā nama semināru, ko tur rīkoja, kā lietot Twitteri, lai pastāstītu, kā valsts iestādes, ko viņas ikdienā dara. Tā teikt, amerikāņi saprata, ka sociālā tīkli ir liela jauda, tāda paša kā mediji, un ka valsts iestādēm jāstāsta, ko viņi ikdienā dara, lai būtu atgriezniskā saikne un tā tālāk. Un es šos te kursus noklausījos, pēc tam palūdzu tam amerikānim materiālu, lai man atsūta šīs visas vadlīnijas, ko kā darīt, pārtulkoju viņas latviski,
un aizsūtīja uz Rīgu ministrijai, lai sāk mācīt. Un tad tur parādījās mūsu vecie. Es jau biju jaunākais, viens no jaunākiem diplomātiem. Tad bija mums 70-gadīgie vēstnieki, šie te postpadomi pēkšņi sāka reģistrēties Facebookā un sēdēt. Un tad pēc tam, kad es jau biju Rīgā, biju vēl bišķiņ skandalozāks, tad nedaudz kļuvis. Tad bija moments, ka mani izsauca uz tādu tā kā iekšējās drošības, tur uz pagrabā, tur mums drošās telpās, tur nosēdināja un man trietā šos te mānus sagatavotos pirms pāris gadiem tās vadlīnijas rādīja un brauc ar pirkstu pa punktiem cauri, kā man esot jālieto Facebooks un Twitters un ko es esot pārkāpis. Es nezināju, ka es tos esmu viņiem sastādījis un uzdāvinājis, tā teikt, lai Latvijai būtu šāda lieta. Bet, lūk, man 13 gadi ārlietu ministrijā pagāja ātri un jautri. Es kopš bērnības zināju, ko es gribu, kādas ir manas intereses. Gribēju nonākt kara zonā, aizbraucu uz Afganistānu kā diplomāts, gribēju varas centrā nonākt, aizbraucu uz Vašingtonu un gribēju biznesa centrā pastīties, kā lietas notiek. Biju Abu Dabī, un tas nebija tāpēc, ka es to gribēju vai pieprasīju, bet es vienkārši zināju, kas man interesē. Un bija tā karjera uzreiz ļoti viegli pati plūsmā plūda. Es redzēju kolēģus, kuri kopā ar mani beidza politologus, starptautiskās attiecības, kur vienkārši sēdēja savos nodaļās, un viņiem bija pilnīgi vienalga, kur viņus aizsūta. Un tad arī viņus tur sūtīja, kur, teiksim, ka mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, starp citu, tādā pašā gadā es sāku strādāt ministrijā. Un es uzreiz sapratu, ka Eiropas Savienības valstis mani neinteresē. Protams, forša dzīve Londonā vai Parīzē vai Berlīnē, toreiz Anglija bija vēl Eiropas Savienības valsts, protams, bet kā diplomātam profesionāli izaicinājumi nekādi, nulle, jo visu lemj Brisele, Eiropas komisija starp Eiropas dalību valstīm. Tur notiek šī lemšana un arī pārstāvēt attiecībās ar trešajām valstīm, to visu lemj Brisele. Un es sapratu, ka tie diplomāti, kas mums ir Eiropas valstīs, ir tie, kas ir izvēlējušies foršu, jā, interesantu sociālu dzīvi, vakaros baudīt, bet kā attīstības, kur tiešām ar otru valsti spriedze ir jūtama, tas nebija. Līdz ar to man interesēja šīs lielvaras, kas ir ārpus Eiropas Savienības, lai tur būtu pilns galds ar jautājumiem, ar problēmām, kuras risināt, slaucīt nos no galda. Tas man deva arī lielu ieskatu Amerikas politikā. Pirmkārt jau Afganistāna, tas, kā es redzēju, ka tas karš, kas tur notika 2008. gadā, kas aizbrauc, turpinājās, nav tas, ko rādīja pa televizoru. Pusgadu es tur nodzīvoju, gāja bojā arī viens Latvijas karavīrs. Manā laikā 3 tika ievainoti, mēs dzīvojām, es kā vienīgais diplomāts dzīvoju kopā ar Norvēģi un Amerikāņu, bija arī daži amerikāņi, bet Latvijas karavīriem, un es sapratu, ka tas nav tas, ko mums rāda pa televizoru. Ir pilnīgi kaut kas cits process tur notiek. Vai tā bija izmēģinājuma laboratorija, vai ko viņi testēja ieročus jaunus. Tas tāda veida bija man tie pirmie iespaidi. Man toreiz bija 25 gadi tikai, un tur es sapratu, kas ir karš, liels bizness. Pēc tam īsi uzreiz aizbraucu uz 4 gadiem uz Vašingtonu. Tur, protams, tad es redzēju šīs te, ko nozīmē amerikāņu politika attiecībā pret Latviju, ka es minēju, ka mēs neko nepieprasām, tad tur neviens nekautrējās. Amerikāņi kā lielvara pasaulē apzinās savus spējas un savu vērtību un nekautrējās savas intereses aizstāvēt jebkurā valstī. Var patikt, var nepatikt amerikāņi, bet tas, kā viņi strādā un rūpējās par savām nacionālajām interesēm, tā varētu tikai pamācīties, un katrai valstī tā būtu jādara. Un tā daļa valstis jau tā dara. Mēs, diemžēl, no tā neesam mācījušies. Mēs gluži pretēji klanījāmies, visu pildījām, un brīžiem man neformāli pat amerikāņi arī atzina, kāpēc jūs tik ļoti pildat visu. Mēs gribam pakaulēties, viņiem tas kauboju Teksas tāds raksturs daudziem amerikāņiem patīk, kā reiz gan biznesā, gan politikā. Pārunas, tirgošanās, beigās panākt rezultātu kompromisu. Ar Latviju viņi šo te prieku nevar izbaudīt. Mēs nekaulējamies, netirgojamies. Es ļoti labi redzēju, ko panāca citas valstis. Dažām nosfaltēja lidlaukus jaunus, dažām uzbūvēja debesskrāpjus, viesnīcas atvēra investīcijas, kaut vai Grūzijā gribēja
gribēja, lai Sakašvili ir tā kā pretstats no opozīcija Krievijas ietekmei. Sakašvili par to arī paprasīja, ko viņš grib savā valstī. Tagad tie, kas ir bijuši Tbilisī, jūs redzat, tur ir Dunkin Donut, Starbucks, visas ķēdes iekšā. Vai tas ir labi vai slikti? Cits jautājums, bet amerikāņi investēja naudu apmaiņā pret to, ko viņš viņiem tajā laikā sniedz pretī. Latvijā nekas tāds nenotika. Mēs visu darām vai nu pa brīvu, vai paši vēl piemaksājam un uzbūvējam, ko vajag svešiniekiem, un neko pretī neprasam, jo tā taču nav smuki, kā tad mēs tā, ko tad viņi padomās. Un tas man ļoti izteikti bija redzams šajā te laikā. Es biju atskatījies, ko nozīmē politika Latvijā no iekšpuses. Es biju, tā teikt, pārdzīvoju 6 premjerus, strādāju 6 premjeru vadībā, un man tas nepatika, tas, ko es tur redzēju, jo arī Latvija atšķirās, toreiz vēl tie mēdīji varbūt nebija tik cenzēti kā tagad, toreiz bija kaut kādi tur skandāli, tur oligarhi savā starpā, tur Lembergs, Rīgas grupējumi tā tālāk. Man tas, redzot, cik vēl tas ir daudz vēl trakāk nekā to, ko mēs redzam avīzēs, man likās, ka tas tāds varbūt katrā valstī, tā vienkārši ir. Bet visu mainīja brīdis, kad mēs te sākām ziņās kaut ko dzirdēt, ka Ķīnā kaut kādi cilvēki uz ielām tur guļ un baltos kostīmos. Sākumā jau, protams, bija neizpratuma neziņa, bet man bija vajadzīgi kādi 2-3 mēneši, lai saprastu, ka kaut kas te īsti nav tā, kā to pasniedz. Un ļoti aktīvi arī ikdienā ar ārzemes saviem draugiem, kolēģiem čatojos. Tas bija skaidrs, ka kaut kas te īsti nav, bet bija vajadzīgs vēl kāds laiciņš, un te šodien viņš netika, un abi divi netika patiesībā mūsu biedri. Varētu pat teikt, ka gan goda biedri ir gan Aivis Vasiļevskis, gan Jānis Pļaviņš, un viņi kopā ar Andri Ciekuru bija tie pirmie 3, kas par šo te runāja skaļi. Es tad vispār vēl video nemācēju vispār taisīt, bet viņi kā reiz to darīja. Es domāju, ļoti daudziem no jums arī ir atpalikuši atmiņā šie 3, un es ļoti labi atceros to reizi, kad Šarlots kolēģis Sandrs Točs ar Jāni Pļaviņu pazvanīja man, un mēs 3, bija vēl viens draugs līdz 4, ar vienu plakātiņu, tādu, kur bija rakstīts neobligātai vakcinācijai. Un visi smējās. Visi teica, nebūs taču obligātā, ko jūs te atkal plakanā zeme un sazvērnieki. Bet pēc 10 dienām mēs uz šī te viena mazā plakātiņa bāzes, tas bija 2. decembris, kā tagad atceros, mēs 10 dienu laikā norganizējām kopā 12 pasākumu. Tur bija jau pilna istaba, 30-40 cilvēki, kas tajā pašā vakarā atnāca un piedalījās un palīdzēja organizēt. Diana Ulme, Arvīts Ulme, protams, arī saņēma milzīgas sodus kā organizatori, bet mēs visi saņēmām. Un sākās, tanī brīdī arī sākās, varētu teikt, mana politiskā aktivitāte un dzīve, jo es pirms tam biju apolitisks, es biju karjeras diplomāts, es nebiju nekad nevienā partijā, speciāli apzināti bija aicinājumi, gribēju, lai es iesaistos, bet es paliku klasisks karjeras diplomāts, kurš ir neitrāls, kurš pārstāv to, ko politiķi ir nolēmuši, nevis pats veido politiku. Un šī gadījumā es sapratu, ka es negribu realizēt savā valstī, pakļauties kaut kam, ko nav nolēmuši mūsu politiķi. Jo tas vēl varbūt man agrāk likās, katrā valstī laimīgi kā grib dzīvot. Tad es redzēju, ka tas nāk no Ķīnas vai Amerikas vai Eiropas vai globālistiem viss kopā, ka tas nav mūsu. Un mēs te redzējām ļoti labi, ka Zviedrija bija panākusi citu vienošanos, neakstījās līdzi, nemērkaķojās vēl dažas valstis, bet mēs, kā reiz bijām tie, mūsu valdība, kas visstingrāk realizēja šīs lietas. Un tas ir tāpēc, mums pie varas joprojām arī ir, nav vietējie cilvēki, ir ārzemju latvieši. Pat ar citi nekautrējās tur ar 2 vai 3 pasēm iespējams, kas izvērējuši uzticību tai pašai Amerikai, kā viņš var būt reizē Latvijas premjers. Un šāds cilvēks bija mums premjers 5 gadus. Un tagad, kad es redzu Eiropas parlamenta citu partiju sarakstos, 1. numurs dāma no Luksemburgas, kas tur 20 gadus nodzīvojusi, tagad uz pāris nedēļām atbraukusi, lai kampaņā piedalītos,
ja tiks ievēlēti 5 gadus būs, kur Strasbūrā sēdēs. Nekāds sakars ar tautu, ar cilvēkiem Latvijā vispār. Es pieļauju, ka viņi patiesi nezin, bet šie te, kas bija pie varas, protams, ka slīpēti ļoti labi apzinājās, kā izmantot, diemžēl brīžiem varbūt bišķi naivu vai lēticīgāku tautu, kas uzticās tam, ko runā televizors, jo tas ir tas, kas mums arī ir jāsalauž. Cilvēkiem jāsāk saprast, ka mēdīji pieder kaut kam, un ja agrāk tas kaut kas bija biznesa, lielās korporācijas, tad tagad viņas šīs te korporācijas kontrolē, un arī Latvijas gadījumā visi mēdīji pieder, var teikt, varai, valdībai. Un kā reiz Covidam pateicoties, viņi būtu bankrotējuši daļa, valdība viņus izglāba, subsidēja, un tagad viņi arī atstrādā un strādā. Un nav reti, kad mums pēdējo reizi ir bijuši mēdīji, kas kritizē esošo vāru, konkrētus ministrus, konkrētus skandālus. Kaut kad pavīd 220 miljonu skandāliņš, bet tā arī pēc tam pazūd. Un tāpēc man ir prieks un lepnums būt gan uz šīs skatuves ar šiem cilvēkiem, ar jums zālē un visiem pārējiem, jo mēs esam absolūtie rekordisti tajā, cik esam daudz izrunājušies pret šo visu. Visus video, ja sasummētu, visas tiešraides, visus protestus, visus, tad neviens nav. Un mēs arī apzināti visus tos cilvēkus, kas no pirmām dienām cīnījās, esam uzaicinājuši, un lielākā daļa no viņiem ir piekrituši un iestājušies jaunatviešos, jo arī tie, kas negrib nekādu politiku, neko, viņi ierauga mūsu biedru sarakstu un redz, tur jau visi musēji, jau ir jau visi draugi iekšā. Un, kā Edgars vienmēr saka, šī politiskā sadaļa, kas tagad ir aktuāla, jo pēc 3 mēnešiem ir Eiropas vēlēšanas, kas ir mūsu pirmās vēlēšanas, mums kā tik jaunai partijai izdevās, kā Artūrs teica, juridiski visu saformēt precīzi tā dibināšanā un pēc tam, lai mēs varam startēt. Mēs to apzināti darījām. Jaunatvieši nav tikai politiska organizācija, tā ir tautas kustība, tā ir apvienība jaunatvieši, kur arī viens elements ir politiskā sadaļa, un tie, kas jūsu zālē, kuriem interesē ikdienā politika, lielai daļai cilvēku Latvijā interesē citas lietas. Mēs to ļoti labi apzināmies un tāpēc atbalstam jebkādas intereses un kustības. Gita piedalās un vada, mums ir mākslas klubs. Šeit zālē ir gan Aigars Vārpa, gan Romuns brālis, gan citi. Formas tērpos, ko jūs redzat, tie nav kaut kādi no malas nolīgti apsardzes darbinieki. Tā ir jaunatviešu aizsargu kustība, kur ir atsevišķa sabiedriska organizācija, jau speciāli, lai varētu darīt savas lietas, bet sākums tas viss bija no mūsu biedriem jaunatviešos. Viņi paralēli arī ir biedri, ir joprojām, un ļoti iespaidīgi visos pasākumos mūs ir apsargājuši un nodrošinājuši kārtību, un vienmēr ir lepnums un gods redzēt viņus formas tērpos. Tas izskatās iespaidīgi, bet tā kustība ir domāta tiem, kam patīk šādas aktivitātes. Pa visu Latviju arī jau daudzās pilsētās darbojās. Mums ir tirdziņš grupa, kā jau daudz esat redzējuši, jo mūsu vidū ir daudz ražotāji, kas ražo gan pārtikas produktus, gan citas lietas, lai vieglāk ir biedri zināt, kurš ko ražo. Un tāpat mums joprojām ir vēstures entuziastu klubs. Tagad būs jāatsāk pavasarī droši vien ekskursijas atkal pa visu Latviju. Tas mūs patiesībā ļoti labi saliedēja tādā starposmā, kad vēl nebija jaunatvieši, bet vēstures entuziastu klubs bija pirmais. Arī jūs lielākā daļa esat biedri tur. Toreiz mēs ātrā laikā 200 cilvēki tur sareģistrējās, sapratām, ka ir jāspēr nākamais solis, ir jāveido organizācija, kas aptver visas šīs te lietas un Latvijas iedzīvotāju intereses ikdienā. Un es gribētu visus klātesošos aicināt izmantot šo resursu vienam otru. Labi, visiem nav telegrams, daudzi nelieto, bet tiem, kas ir tur, cik tur 500-600 cilvēki, mums jau ir sareģistrēti. Tas ir milzīgs resurss. Šo cilvēku vidū var atrast jebkuru ekspertīzi, jebkuru profesionālu, jebkuru nozari. Kāds jautājums droši izmantojiet, un tāpēc arī šodien jums ir lieliski iespēja klātienē tiem, kas nav redzējušies vai jaunāki gadi biedri satikties, iepazīties
saprast, kurš tad jūs tur esat čatā, jo tur daži arī anonīmi tomēr paliek, un mēs to respektējam, jo tomēr čats ir čats. Mēs gribam, lai cilvēki brīvi runā. Visi jau droši vien Andri pazīst mūsu biedru, kurš uztur kā reiz dzīvību un aktualitāti diskusiju grupā, bet tas viņam tāds hobijs, var teikt, arī un sirdslieta diskutēt ar cilvēkiem. Tagad to visu mēs respektējam. Te kaut kas, man liekas, Glorija minēja, ka man šis viss ir ikdienā uz pleciem, bet es tā nejūtos, tāpēc, ka ir Edgars, kurš mums tika nozīmēts jau no pirmās dienas kā kontakttelefons, kuram var zvanīt nakts laikā, ja kāds kaut ko grib. Un tas psihologa, tā skaitā darbs, ko ikdienā veic Edgars ar biedriem, uzklausa un palīdz un iesaistās un rūpējās un samierina, un kad divi sastrīdējušies kādi, tad tas ir fenomenāli, fantastiski, un es tādu darbu, es nezinu, kā Edgars to spēja paveikt, bet viņš ir unikāls cilvēks, un es domāju, jūs visi, ja kāds vēl nebija saticis Edgaru, tad noteikti viņa balsi pa telefonu bija dzirdējis, un Edgars, protams, turpinās to darīt arī ikdienā. Un, šīs ir mūsu pirmās ugunskristības, mūsu apvienībai pirmās vēlēšanas. Tagad sekos pēc gada vēl pašvaldību vēlēšanas un vēl pēc gada Saeimas vēlēšanas. Mēs startēsim visās 3, tātad 2 gadu laikā plus mīnus notiks 3 vēlēšanas, iziesim pilnu ciklu. Gribu arī visus pārējos iedvesmot un aicināt domāt jau par pašvaldību vēlēšanām savās pilsētās, savos reģionos. Obligāti mēs jūs virzīsim kā līderus, reklamēsim, atbalstīsim, palīdzēsim. Tas ir jādara. Mēs te esam uz Eiropa 18, pieteikušies mums bija 45 cilvēki. Visi nevarēja, diemžēl, tikt iekļauti sarakstā, bet objektīvi mēs izvērtējām, lai mēs būtu maksimāli dažādi, nebūtu līdzīgi vienādi maksimāli dažādām auditorijām. Un manuprāt, tas mums ir izdevies. Virkne, mēs tikai pusi šodien esam, virkne nevarēja šodien būt klāt, un daži nav Latvijā, bet mūsu pilnais sastāvs ir iespaidīgs. Un es domāju, cilvēki Latvijā atpazīst šos vārdus, uzvārdus, nevis pēc kaut kādiem CV tur vai smukiem kaut kādiem diplomiem un tādām lietām, bet primāri, ko šie cilvēki darīja tajos 2-3 gandrīz gados, kad Latvijā bija šie ierobežojumi un vāra demonstrēja to, ka viņi grib totāli atņemt brīvību cilvēkiem. Un šie cilvēki, katrs no viņiem ir varoņi un cīnījās, un tāpēc cilvēki Latvijā viņus atpazīst, ciena, un pretējā puse, kā reiz pretēji, mēģina noliet ar dubļiem, cik vien var, bet es domāju, ka nevienai, ne otrai pusē ne silts, ne augsts. Mēs darām to, ko mēs esam iesākuši, un turpināsim, un nekas mūs neapturēs. Man ir milzīgs prieks. Mēs esam aizvadījuši savu 1. gada kongresu, un mēs tagad dosimies lejā tur uz kafijas galdu un neformālā gaisotnē paturpināsim šodienas notikumu, parunāsimies savā starpā. Droši nākat, prasat. Varbūt īstenībā mums jāizdomā patiesībā šeit labāk kopīgu bildi. Palūksim, lai mūs nofotografē. Es domāju, ka sasēdīsimies droši vien vai uz skatuves. Varam uz skatuves arī patiesībā sastāties šeit uz trepītēm visi klātesošie un nofotografēties mēs varētu. Nākat uz skatuves augšā, mēs tad priekšā pirmajā rindā noiesim.
Sastājamies, kā varam, bet skatāmies, lai visi plašāk uz sāniem droši. Tikai kas mūs nobilda? Tā, uzmanību, bildēji, skatāmies visi. Ļoti smuka bilde. Paldies visiem. Varbūt arī uzfilmēsim vienu mazu